guy. Hello, pacan! Hello! Wow! Moto auto! Get in! O, Bet tā nopietni piesprādzējies. Šitam ērpak nav. Zin kā? What? What the fuck? Šitam vairs nelīgs driftot. te uz asfaltu. Aizgājis, vēl ik dzirdēju. Karoči, veņš, ziemas priek, Čubakam, moto auto. Pastāst par šito kaut ko. Karoči, 400 kūp. Tas ir 0,4 dīzels, motors rūts kā traks. Var dzirdēt, ne? Jā. Silts vai augsts, tas ir pofik. Cik zirgi tas ir 400 kūp? Kaut kādi 4 zirgi. Tas ir labā dienā. Ja tu viņu attiecies slikti pret viņu, viņš tev atteiks strādāt. Baigi skaļais, ne? Iekšpusē dzird labi. Jā. Viņam Bet tas ir speciāli, jo padomā, kāpēc rallija mašīnām arī skaļums iekšā. Man liekas, man tur aizmugurē, man tur ir lielā sporta zona, tur ir dzert iekšā. Wow! Tas nav kokaīns, tas ir kreatīns. Nesajauciet, lūdzu. Kā viņi var atspulēt? Tas ir augsts ūdens, man nepatīk silts. Tas ir... Ne, viņš ir augsts, man vienkārši negaršo silts ūdens. Ok, nopietni, viņš man palika mašīnā vienkārši pa nakti. Un šitie Ventspilī bija -6 pa nakti. Pa dienu tagad ir, es nezinu, cik jau godīgi. Kā domā, cik varētu būt? Kaut kād -6 apmēram arī. -6, jā, varētu būt. Šodien tieši -6 grādā ar pa nakti bijuši. Vai ne, ja ne, nu, ķipā, bija rakstīts kā -6, bet sajūtas kā -8. Passat. Wow! Volkswagen Passat! Davai! Viņš man izspiež sēž. Tev ir gāz grīdā tagad? Jep, pa lielam, jā. Un sēž. Es uzsaka, ka bija plāni, viņam vajadzēja ātrāk iet. Augststārā viņš vēl nav tā. Arī varētu būt. Uzsils. Ne, ir diezgan, viņam ir. Īstenībā uzsils, bet Šies rādi, jā. 79,2. līdz Piltenei es nebraukšu. 200 km kaut kā bišķi pa tālu. Mēs totāli neesam bijuši līdz Irbenei. Jā, mēs Varbūt video. Varbūt. būtu labi ideja īstenībā, jā. Reāli, tu teici, nevajag kā tiesības, nevajag auto tiesības, tev vajag mopēd tiesības, jā. Un var braukt ar šitādi te. Tas prieks, no kā es nopirku šito autiņu, teica, ka šitos, visvairāk pērk kaut kādi vecāki cilvēki, kas ir nodzēruši tiesības. Un tad viņiem ir traktora tiesības, un viņa tām ar šito var braukt. Tā kā ar traktora tiesībām arī var braukt. Tas ir kaut kā nepareizi, man liekas, bet kā ir tā. Jā. Galvenais, ka es varu braukt. Jā, tas prikals reāli, viņš tādu var braukt ar šo mašīnu, mēs varam uz jebkuru praktiski, kas ir tālāk pa Ventspilu, pamest vietu, aizbraukt. Tieši tā. Irben ļoti labs. Uzons arī šitam iet. Uzliec kaut ko, kam nav kopīraits. Jā, es nezinu. Banger. Straight banger. Tikai tāda lieta, ka motors skaļāks nekā radio. Jā. Tas ir mīnus. Vajadzētu kaut ko labāk uzlikt. Bet nav. Bet, ja es uzliks kādu citu mūziku, reāli vienkārši man autortiesības piespiedīs. Reps ir mana dzīve, būs šodien un būs rīt. Reps ir mana dzīve. Reps ir mana dzīve. Reps ir mana dzīve. Reps ir mana dzīve. Reps ir mana dzīve, būs šodien un būs rīt. Un bez tā negribu dzīvot un es gribētu mirt. Es to mīlu vairāk par visiem saviem radiem vecākiem. Viņam ir kaut kā 12, 13 litri bāka. Tātad tur ir tāds strīpiņš, un tās ir, kas degviela rāda. Un tu teici 13 litri bākā. Kaut kur apmēram. Tā kā es reāli pa 20 eiro varu aizbraukt uz Kuldīgu un atpakaļ. Šitas nav gājēji celiņš.
Es nemaz nezinu. Man šitas izskarās pēc normāla izmēra ceļa. Šī taci. Nu jau viss, nu jau mēs ir pārāk dziļi. Tik prātīgi, ka stāv. Oh. Ok. Tas bija vienkārši. Vai tur arī, pagad, tās ir gājēji vai? Es jau nezinu. Tas ir kaut kādi gājēji, reāli. Vai arī... Paga vec, paslīdēji. Iedriftu. O. Te pat nav kur iedriftot. Kurš šita nolika mašīnu? Tā, kas te, tas ir gājēji ceļi. Gribēju jau tur braukt. Reku, mēs pa šitien reāli izbrauc vienkārši cauri. Jā, ja es nezināju, ka tur ir gājēji celiņš. Paš šitie varēs driftāt. Te ir granteņa kas. Ne, tur ir mašīna. Un šī mašīna veidot no vienkārši alumīnijām. Jā, alumīnijas plastmasa. Tāpēc jau, ko dzinēja arī dzird tik labi, viņam nav nekāda vata. Atvainojos, kompozīta materiāli. Aha, skaidrs. Ne, reāli tā ir plastmasa, tā kā būs labi. Bet tas ir tik cepainām mopēdu tiesībām šitā tā var vadīt. Ar traktoru arī, jā? Jā, ar traktoru tiesībām. Tātad viss, ko jums vajag, ir mopēdu tiesības. Un cik šies maksāja? Es negribu teikt. Sāpet. Bet, nu, ko mēs varam pateikt? Daudz. Jā, daudz. Daudz. Un šitas ir dīzels, bet viņš arī ziemā normāli iet. Jā. Viņi ķipā uzsild sveces vienkārši ziemā un viss piedarbinās, un viņš iesildās. Viņš man pielic pie... Un kas te bija augstākais decembrī, ja? Un kas bija? Cik bija mīnusos? Bet -17. Jā. Un man pielic. Uz -17 grādiem. Nu, ritīgs aparāts. Man tagad stāvlaukumā. Viņš ļoti labi nākās slīd. Šitiem man vienkārši ajo. Kas šis ir pacēja? Šis ir Graņķirovki piesīrīs. Ko? Kas? Tu man ekspektē, lai es tālāk braukt? Tas ir ceļš. Tas ir ceļš. Jo šitā ietiem Google Maps reāli. Zin kā tā kā arī Amerikā. Tas ir ceļš, ja tur vienkārši smilts. Nē, es nolasīšu bumperu vienkārši. Cik tālu var? Tas ir reāli viss. What the f***? Tas jau ir kalnbraucējs, vecīs. Višķiņ par riskanti, zini. Tā gribētos ar šitādi izbraukt, iebaļ. Kaut kas nevar iedot pēc Jā? Jā. Dāvai. Es būšu šodien tavs instruktors. Jū. Tev vispirms atlaid roceni. Ok. Ok. Tagad ieliec ātrumā, viņu uz leju nospied un uz priekšu. Ok, o. Jā. Tagad tev ir šī ātrumā, tu vienkārši spied gāzes pedāli un viņš ies, bet viņš baigi maigi spied. Ok, tev normāli iesākās. Viņš tā ļoti viegli tas spiežās tas pedāls. Jā, es zinu, viņš ir tāds puļķis tur ir, bet strādā un iet. Godīgi sakot, šī ir pirmā mašīna, kas skaitās kā mašīna, ko esi braucis. Normāli. Ritīgi viegli viņam tas pedāls spiežās. Te jau var tagad iejusties, tā kā es spēlēju maksāmu kārtu, ka brauc. Šī ir reāli pirmā mašīna, kas skaitās kā mašīna, ka brauc. Ahujens ir pirmā experience. Labi, pirmā experience. Tu nevar pārāk ātrums, nevar arī ar gearbox kaut ko sačakarēt. Šis jau ir, kas viņš skaitās automā? CVT. Šis ir kā mopēda. Es jau domāju, viņš pagriezina. Viņam laikam ir Jā, viņam ir nomainīts ritens viens. Tāpēc viņš tā? Skaidrs. Es domāju, kāpēc viņš tā lēni brauc.
tagad pietuvies šitai malai, cik vien var. Jā, ir labi, sāc griezt. Un tagad cik vien daudz var griezt. Tā, lai tu tā kā piebāz riteņas pie apmals tagad. Kaut kur tā? Jā, tagad liec reversā. Tā. Tad mēs braucam. Saģot. Veģis imoksis pat apgriezt šitu aparātu. Apdien. Iebrauc te pie malas stūtev. Tiešām tieši pie sniega. Au! Apdien. Let's go! Mimulciet brūkt. Nav jau grūti nemaz, ne? Nē, tiešām viegli. Nu, šis arī ir automats, protams, bet nu... Bet ar manuālo reāli. Vienkārši brauc, un tagad skries. Tagad es izspies sajūtu, ielikt ātrumā, es vienkārši turpināt braukt. Nu, jā. Tā kā arī nav nekas tāds pārāk sarežģīts. Tu ar laiku pierod, ka brauc ar manuālu. 15 minutes later. Lai viņš brauc pa priekšu. Fūra. Iespied mūs starp divām fūrēm. Kas tieši šis par modeli tā kā mašīnai? Kā viņa pilnajā vārdā sauc? Laikam 2012. gada City, laikam. Jā. Jā, City. Nu ko? Jei naļīgs, jei vēl... Ja var atļauties. Un jei tiesības, ja var atļauties, jā, tad var... Ja tā nav tāda lieta, kad, un tā kā mums viens skolotājs teica, ja tu vari atļauties, un ja tev tas tā kā, ja tu pēc tam vari paēst un tev nav kaut kas jāsakrist, ja, nu tā kā jāsakrifaiso, jā? Jā. Ka, piemēram, tu pēc tam nevarēsi atļauties ēst vai tā, tad pēc. Bet, protams, ja nevar, nu tad viņi nav arī vajadzīga mūža lieta. Tā kā reālais mēs viņu var iztikt, bet ir forši ar viņu. Un vēl viena lieta par šito mašīnu. Ja es pareizi atceros, tu teici, viņam nav apskata. Nē, apskat nav. Jā, tā kā tu vari pats arī taisīt viņu. Jā, mierīgi. Vēl viņam nav ceļa nodoklis, kas ir arī krūti. Vienīgā lieta, kas viņam ir jāmaksā, nu tā kā par gadiem un tā, ir apdrošināšana. Bet tā man arī sanāk izmaksāja ļoti lētu uz gadu. Kaut kā 20 eiro uz gadu. Ja uz gadu tas ir ritīgi lētu. Jā. O, saģot! Ķurīfto! Поехали. O, kopā dift! Kurš teica, ka priekšpiedziņu nevar diftot? Rocene! Tas ir viss, kas ir vajadzīgs. Rocen! Look at this. Vajag no ārpuses kādu kadru vēl uzfilmēt. Davai. The fuck? Tā vēl viens piedalās šovā. Parādīs dzinēji. O, jā, vispār. Parāda, kāds viņam motors. Kas par maz ģeneratori. Reku ir dzinējs, te viņam ir radiators. Viņam tā ir tas radiators. Domāju, viņš šitā kaut kā sānāja. Nē. Te ir variators. Tā kā viņš sāk braukt, viņš saspiež un tās sicina aiziet. Redz, kā tās malas ir slīpas. Jā. Tagad saspiežas vairāk, tas ratio tā kā palielinās. Jā. Tā strādā CVT. Jāsnā. Un reku tāds akumulātors. Te ir raķis.
Ja kāds ir zakt, tad re, kur viņi var meklēt. Tas te ir. Loktīrāmais. Diezgan maz. Tev mājas vēl, tu jau var ieliet droši vien.